What's up with that rabbit? What's up with that rabbit? She good with it, she good with it. Out all over my carriage. Took her straight to Paris. Post before the carriage. Soon as I put it down, I swear they wanna get married. Damn, damn, I swear these girls, damn, damn, damn. I swear my damn. First they start out booty, then I'm like, is that your booty? Then she let me touch her. Now we She know. She know I've been waiting just to take her down. Oh yeah. I told my partner Neo, hit me when she come around, and I'ma tear that body up. Anytime she walk in, she tear the body up. Time and time again. In the city, in the club, she know what's up. She know she don't. Body like drugs, and I need another dose. Baby putting on a show. Don't matter how much she do, I want some more. She got class with that when she hit the floor. She know, oh yeah, cause she knows. Oh, she knows. Bitty bye bye. Remix from the front to the back, from the front to the back, from her head to her toe, from her head to her toe. Why she do it like that? Why she do it like that? Cause she knows, she knows, she knows, she knows. She aware that I'm watching, so she gon' put on a show. She gon' put on a show. She look back and then she drop it. She look back and then she drop it. Cause she knows. Labrīt, labrīt! Vai, hei, labrīt! Kā ir labāk? Šādi te vai vienkārši labrīt? Labi, joks. No paša rīta jau jokojos. Svētdiena, tāpēc es braucu uz darbu. Vienkārši priekš rītdienas es gribu uzkrāmēt vienu kravu, kur rītā man būs 2 dropi. Un pēc tam es braukšu pēc nākamās kravas. Šajā gadījumā krava ir apmēram 60 km no manīm. Braukšu krāmēt 6 pick-up trakus un vienu Lincoln Navigator? Nē, nevis Navigator, bet Nautilus. Aizbraukšu uzkrauties un tad es braukšu, varbūt tās es ieliešu degvielu, bet varbūt, ka neliešu degvielu. Bet, un tad jau rītā es braukšu uz 2 vietām, izkraušu 2 pick-up trakus un nākamajā vietā es izkraušu 5 mašīnas. Vai arī 5 mašīnas, tos 4 pick-up trakus un vienu Nautilusu. Pirmo es izkraušu un pēc tam es izkraušu 2 pick-up trakus. Šobrīd es atrodos Mississauga un man jābrauc ir uz
Scarborough. Scarborough vieta, kur mēs ņemam mašīnas, tā ir tāda CP, bet vienalga. Karoči, tur vilcieni sastāvi tiek atvesti uz turienu, un tad cilvēki krauj ārā no vilcieniem tos autiņus, kuru pēc tam car carrieri paņem un salādē virsū tālāk uz dīleriem. Tā vēl, kāpēc svētdiena? Ļoti maz trafika, vismaz šajā agrajā rindā es varēšu mierīgi aizlaist 60 km uz vienu galu, man rāda 37 minūtes. Darba dienā, ja es šajā pašā laikā braucu, tad ir apmēram kaut kāda stunda 20. Bišķiņi ir starpība. Un rītā man ir vienkārši jābrauc uz krāmēt virsū, bet uz otru pusi. Es tagad braucu uz īstu, uz austrumiem, rītā braukšu uz rietu. Tā kā tā. Tiekamies jau nākamajos kadros, kad es jau būšu atbraucis un pastāstīšu atkal tālāk kaut ko. Se te pedir, joga contra mim. Vai que bundão, vai que bundão. Tā, ir pagājis kaut kāds laiciņš. Jūsu ekrānos noteikti tur kaut kādas 2 minūtes varbūt tas. Esmu atbraucis uz vietu. Tie, kas ir jau sekojuši manām gaitām, kas šeit notiek un ko es šeit daru, gan jau ka pamanījuši, kad es esmu šeit jau bijis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam atgriezušies tajā pašā vietā. Kamēr es te setapoju kameru 360, tikmēr pastāstīšu, kāds ir plančiks kāds. Plāns tāds. Plānā man ietilps uz doto brīdi viens pick-up traks uz galvas, te virsū, otrs pick-up traks uz te kā lai pasaka, otrajā stāvā. Tad te apakšā aiz kabīnes būs tas Nautilus, tālāk būs, un uz traileru būs 4 pick-up traki. Un arī šajā reizē es taisīšu to track package. Ko lai saka? Skatieties. Tagad uz šo brīdi es aiziešu, uztaisīšu inspection, kā jau es iepriekšējā reizē.
taisīju, bet visticamākais, ka diez vai jums tas būs interesanti. Tā kā es baigi ātro to inspekšanu uztaisīšu, ļoti, ļoti ātri tādu, minūti varbūt kaut kā tā, zin kā, un pa fikso. Un tad kraušos, lai es varētu būt atpakaļ laicīgi mājās, jo kā jau ir šodien svētdiena, un svētdienā, kā katru svētdienu, jau no 2009, 10, 11 gada, es esmu kādreiz bijis Skype'ā, ar savējiem no Latvijas, bet šobrīd par cik Skype's ir atteicies, bet nav vairāk Skype's, mēs esam Discordā. Un tā jau turpinās tas katru, jau cik tur gadus, jau velns viņi zina, bet ļoti daudz. Un varu jūs iepriecināt, sevi iepriecināt, sāk snikt sniegs. Tas gan tā bišķiņa ar sarkasmu, zin. Šo, davai! Skatāmies, turpinam tālāk. Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Tā, inspekcija tika uztaisīta, un es atradu tur, ejam, parādīsim, ok, zin kā, šim pikam trakam, rekur, te ir reku priekšā jā, uz spārnu tāds nočipots, tas būtu it kā sūds, te buferis, čips, šim te arī tieši tai pašā vietā, es nezinu, ko viņi dara ar to. Šim autiņam, rekur te ir, redz tādu, bet tas ir no rūpnīcas, vai kas te pat ir, varbūt krāsa vienkārši ir nobērsta. Tad šeit ir durvīs čipītis. Un te it kā laka nonākusi nost ir. Labi. Tālāk šim te bija, kas man bija? Šim bija, rekur, aizmugurējais posts, skračs. Tā kā, tos es visus reportoju. Smieklīgi ir tas, kad šim te baltajam, ja, kas man aiz muguras, kur es to rādīju, to priekšā to buferi. Kur man viņš te tas čipīts, ja? Smieklīgi ir tas, ka viņi pārkrāso visu buferi. Ja? Smieklīgi, un es nezinu, kāpēc, bet tā viņš ir. Labi, davai, knaģi nosaluši kaut kā. Plus 4 grādi. Kas mums šodien ir? 19. aprīlis, man liekas, svētdien. Tagad ir uzdevums, liekam augšā mašīnas, un rekur, liekam augšā mašīnas, un, ja, apakšā te būs 2 pick-up traki, būs truck package, šeit būs Lincolns. Kaut kā tā, davai, uz priekšu. Darbinām klāt. Pagaidīsim, ka mums te beidz pīkstēt, izpīkstēties, un davai. Kaut kā tā.
Nu ko, šim te pick-up trakam ir tikai aizmuguru velkošana. Un tas man ir jāņem vērā. Es nedrīkst nekur nobuksēt šobrīd, liekot virsū. Jo tikko nobuksēs, tā viņš var aiziet sāņas un uztaisīt kaut kādu damage. Tā, izskatās, ka esam laimīgi uzbraukuši. Jāatcerās rītā ir, ka ņems nost, kad jāpaceļ priekšējie ragi augšā, lai var vieglāk izbraukt. Nu, es tā ļoti ceru, ka tā sanāks man. Es ļoti ceru. Tā, liekam stropi. Nu jā, iet pēc nākamā. Nākamo es likšu šeit. Tad šim te ir baigi labi, ka otrais degs, viņš bīdās. Tātad es varu uzlikt 160 wheelbase un bīdīt projām to deku, lai nesaskarās ar to, kas iepriekšējiem autiņam man nebija tā. Es runāju par smago. Un tas tā. Nu ko, nu šis te autiņš arī ir ar diviem aizmuguras piedziņas velkošajiem, es teicu, stumjošajiem, teiksim tā. Šeit arī ļoti svarīgi ir, lai ritenis neizbuksētu. To mēs laikam veiksmīgi izdarījām. Super. Tā, tur mēs liekam to, tur šito un tā. Tā, šo es pievilku. Tagad ir vajadzīgs aizsibļaķi. Trāpīja pa mašīnu. Tā es nebiju domājis, bet nu, man vajag tur viņu. Otrā pusē. Jālien būs lejā, neko darīt. Šis te 2,5 durvainais pick-up traks. Jaunie sācēji, jeb kā lai saka, iesācēji. Citreiz viņi rekutē izkāp pa durvīm ārā. Un tad viņiem interesanti ir, nu, lai aiziet uz aizmuguri, viņiem vajag pie kaut kā pieturēties. Un viņi pieturās te pie durvis tenders. Ja noliek roku apakšā un iet kaut kur, tad pam, tu attais durvis vaļā. Un čalis jaunais novandās lejā, un viņam pilnīgi nekāda patika vairs nav krauta. Nu, varbūt tajā dienā. Vai arī vispār. Kas to zina kā? Bet, teikšu tā, man tā nav gadījies. Jā, ir bijis visādi, zin kā, paslīd kāja, bet tā nav gadījies. Tā, tagad lienu lejā pēc savu tā lobāru. Kāpēc es pārmetu viņu? Tāpēc, ka es izlienu cauri te starp mašīnām, un tad es no augšas pievelku. Kāpjot, es atlieku apakaļ tajā trubā. Šobrīd ir tā, ka man jāvelk no apakšas, jo nesanāca, kā gribēju. Nu, so. Tā, lienam augšā. Tagad galvenais nepieskarties ar to loadbāru pie spārnu vai pie riteņa.
un ieliek apakaļ priekš nākamās reizes. Tagad man ir tā. Es ceļu augšā šo. Man vajadzētu šo pacelt augšā, bet man te ir pāri. Šī rampa man ir pāri. Iekšā. Laižam lejā. Šī te ir vieta, kas paceļās augšā, ar ko es pārbraucu pāri mašīnas. Iepriekšējiem man bija tikai līdz šejienai, un tas bija stabili. Nekur viņš ne gāja, neko darīja. Ok, liekam virsū Lincolnu. Tagad es varu mierīgi pacelt augšā šo pick-up traku. Jo, protams, man ir jādabū. Višķi pa tuvu. Jo man jādabū ir apakšā tas Lincolns. Un to es varu dabūt tikai apakšā šādā veidā. Šai hidraulikas sistēmai katru kloķi atsevišķi kontrolēja. Es nevaru darīt divus kloķus uzreiz, tad uz augšu abas divas priekšu un aizmuguri. Tad viņš laikam sačakarēs to tur sistēmu. Ar šo autiņu man ir nedaudz jāuzmanās, jo viņš ir tā kā bišķiņi zems un jau aizgāju šķību. Man viņš jādabū ir uz, kā lai pasaka, uz otru sānu vairāk. Lai es varu attaisīt durvis vaļā bez baigām tur problēmām. Tā. Ko? Tagad pats svarīgākais brīdis. Ok, tā, tas ir. Parkings, loks ciet un atslēgu savācam. Atslēgu savākšu, jo zaglīši visādi var ielīst iekšā un varbūt pat izdemolēt. Tālāk liekam virsū stropes. Redz, šim te tās durvis. Nē, tas nav. Šim te tās durvis, kad es attaisu vaļā, viņas šeit strīķējās. Tāpēc es gribēju nedaudz uz to pusi to autiņu dabūt, lai es varu pēc iespējas vairāk atstāt brīvu vietu, kur attaisīt durvis, un tad viņas tikai pēc tam var ķerties. Okay. Pēc visiem settingiem man vajadzētu būt tieši tāpat, kā es piekdienu vedu, arī tieši tādu pašu kravu es vedu. Un settings es nemainīju, tas ir augstums un tādu. Un šobrīd es domāju, ka vajadzētu būt visam ok, OK. Tā, tas ir. Tas arī ir. Starp buferiem ir tāda sprauga. Es varu principā vēl viņu dabūt. Varu dabūt viņu augšā līdz, par spraugu runājot, līdz kaut kādam 1 incim. Kas būs pilnīgi pietiekoši. Viss, un tagad
bīdam šo te iekšā. Šo. Un liekam virsū šeit nākamo smago. Tas jau, nepateicu. Tas Lincolns man iet uz citu vietu, un tie 2 traki iet uz citu vietu, tāpēc, ka man ir 2 dropi. Un vienkāršāk jau būtu 2 nomest un pēc tam braukt nākošos 5, bet šajā gadījumā es nometu 2, un man ir ļoti, kā lai pasaka, tāda nav baigi labā vieta, kur es varētu tur apgriezties. Un līdz ar to, es nezinu, cik man šeit vajadzēs, līdz ar to es izdomāju, ka es nometīšu 5 no sākuma un pēc tam nākamos 2. Tā, braucam, liekam nākamo. No šim te ir labi, kad šis ir 4x4. Tā kā, un, tieši tajā pašā vietā, kur man bija pagājušā reize, piekdiena. Atslēgas es arī ielieku te aiz alkonīšu tajā boksā. Nu, ja jums gadījumā kādreiz vajag un jūs ziniet, kur es parkojos, droši atnāciet, bet neņemiet neko baigi, nedamolējiet. Jūs varat pabraukāt, bet atlikt apakaļ. Tā. Šos visus pickups es likšu uz 3 stropēm, tāpēc, kad es gar svariem netaisos braukt. Un, principā, ja stropi ir paredzēta 3,5 poundiem, tad smagais sver 6,000 poundus. Pareiķiniet, man principā pietiktos ar 2 stropēm, bet MTO, kas ir mums šeit tie, kas ir neatbildīgi, bet kas kontrolē visu to darbību uz ceļiem un tādu. Viņi esam pateikuši, ka vajag tomēr 3 strops, bet tādiem viegliem autiņiem ir pietiek ar 2 stropēm, bet pa diagonālu. Tā kā kaut kā tā. Tā, šim te tie, kas seko līdzi un zina, ar ko es nodarbojos un kā visu to darās, nav nekāda jaunums. Šis saucās Strat Package, ko es tagad daru. Es vēru vaļā kabatas. Kāpēc? Tāpēc, kad smagais, es domāju, tas, kas apakšā šitien te būs pirmajā stāvā. Un pēc tam uzmauksies šis virsū. Nevis tādā tiešā nozīmē uzmauksies virsū, bet kaut kas līdzīgs. Tā, kur es varētu nolikt? Šis pickups ir 4x4. Un atslēgu šim te es arī atstāšu glowboxā. Elkonīti, ne glowboxā. Bet vienu es paņemšu līdzi, tā kā aizslēgta viņa būs. Tā, kur palika mans? Mans loadbārs. Šim te reku smuki, te kur ir iekabināti āķis.
Davai, liekam virsū. Ko ta, nu? Lielāk riteņi būs. Nu, nav loadbārs, neesmu sagatavojies. Loadbāram vajadzēja būt šajā pusē. Bet nē. Pierējis es varu šeit uzlikt, ne? Lai nav 3 reizes jāstaigā riņķi. Kā reku te ieliekam caumuriņā. Un es smieklīgi, ka es nākšu no šejienes vilkt. Nu, tā ir mana rutīna. Es esmu šajā pusē. No šīs puses es zinu, ka es pievelku un man nav šī puse vairāk jāvelk. Citreiz ir tā, ja tu izjauc rutīnu, tad tu aizmirsti, kuru stropu tu pievilki, un tad, bļāc! Šitas nebija smuki. Bļāc, šitas te sūds. Uzsitās man pa celi. Ātro palīdzību vajag atkal. God damn. Nu labi, jā, redz. Ja rutīna izsitās, tad es aizmirstu pievilkt stropus, un tad ir pa jaunu jāiet vilkt. Ak, Dievs, tāda garlaicība atkal. Tā loadbāru es atstāju tur, jo tad, kad es iebraukšu smago iekšā, to pick-up traku, es no turienes sākšu vilkt. Tad tā ir atkal tāda rutīna, kura ir jau sen jau, kopš es sāku rukāt šeit. Vai, tagad ceļam augšā. Tā, atzīmēšu priekš nākamās reizes. Lai es zinu, kur man ir, cik tālu es varu braukt to priekšējo deku. Lai man nav baigi jāzīlē. Un atkal ieliekam. Nē, neliekam. Ja šeit būs. Nē, man vajag otrā pusē atzīmēt. Centriņu. Šis jau nekustās. Nu kā, tad labi. Ķipa uz nekustīgo daļu ņēma un uzzīmēja bultu, šito te līniju. Nu, galīgi nestrādā. Kāds jau no jums teiks noteikti, ka nekad jau es nav strādājies, ne? So, ok, davai, ielikšu jūs te iekšā. Tas tādam nedaudz actionam. Nu kā, pamanījāt? Šis pick-up traks dodās ar aizmuguri iekšā. Principā es varu likt viņu ar priekšu, bet kāpēc es šitā daru? Es gribu nedaudz patrenēties šo te braukt tādā veidā iekšā. Tā. Šim es atslēgas ielieku arī turpatās, izņemot vienu.
ka te tā. Laikam vēl varēja uz aizmuguri, bet labi. Nebrauksim mēs uz aizmuguri. Man tur bija diezgan daudz vieta. Ko te mēs bišķi pārstropējām. Nu, izskatās, ka šim ir lielāka riteņa nekā iepriekšējais settings man bija uztaisīts. Un pēdējais pick-up trucks iet iekšā šeit. Šeit es nolikšu priekšējos riteņus, te kaut kur. Bet es vismaz zinu, ka man šim 145 vilbējas riteņiem, tais riteņus var atbraukt mierīgi līdz šejienai. Principā es te esmu ielicis atmetku, kad attaisot durvis, man tās duru apakšējais stūris ir līdz atmetkai. Tātad šis te caurums augšā, ko jūs redzat, viņš ķipa uzmauksies virsū uz to jumtu. Apņēmis tā kā mašīnu apkārt. Braucam, ne, bet ejam, liekam klāt nākamo mašīnu. Nu, šis arī 4x4 ir. Tā. Reku tur ir līdz, tas ir pa tālu. Līdz astaisot durseļā. Atmetka ir šeit. Varbūt, ka nav pa tālu. Labi, es jau vēl tikai mācos. Bikučīti. Jā, bišku uz apakaļ. Okay. Tā, nu, lai pārbaudītu, vai mums ģeldē, labs vārds, laižam šo te deku lejā un pēc tam priekšu laidīsim lejā. Un tad es nesiešu vēl neko klāt, es nolaidīšu to augšu. Varbūt tās, ka būs jāpabīda, varbūt, ka nē. Nu, principā, pa 2 inčiem man jāpabīd ir uz priekšu. To es jau pamanīju, ka man riteņi ir līdz ar aizmugurējie riteņi. Tā, vai zin kā taisīsim durtiņu saļā? Netaisīsim durtiņu saļā. Pārdomāju. Tāds neizlaimīgs čals, ne? So, tā. Te būs apmēram 2 inči. Šito te atkal slēdzam nost. Un tagad es točnu varēšu. Ja? Nē. Laikam jau jābūt ir baigi precīzi visam tam te, kur es aizzīmēju to sūdiņu. Ups. Tā. Nu gan vajadzētu būt. Tagad gan es laidīšu visu lejā un siešu klāt. Laižam aizmugurējos riteņus lejā. Ai. Nav riktīgi. Tomēr bišķiņ pa daudz uz priekšu ir aizlaists. Viss ir aizlaists.
Viss. Ok. Šis gan būs viss. Nu, gan es neko vairāk netaisos te darīt. Augšā lejā kāpelēt. Tā, re, kur šeit es. Redz, kā izskatās te viss tas. Tie riteņi. Riteņi, kur ir jābūt principā, lai es varētu nolaist lejā to visu. Dabūšu ciet? Nedabūšu ciet. Laižam bišķiņu vaļā. Nu jā, riteņi lielāk atkal. Tas jau, ko es jau visu laiku saku, šim te, šai tūrei, settingi neatbilst patiesībai. Kādi man tur ir? Es nezinu, teicu vai neteicu, bet kas ir šī te mašīnai? Ir baigi labais tās vietas, ko tu pievelc, račetes saucamās, ka tu vari neņemt ārā loadbāru un nemainīt. Nemainīt pozīcijas. Tas tev atvieglo laiku un darbu. Tā, tur es pievilku. Šeit, reku es nolaižu te līdz šam te, redz. Bam. Un noteikti kaut kur viņš apakšā arī atspiežās. Viņš pat raku. Tā. Un, lai es neaizmirstu, es pievilkšu tolītās arī šos te. Tā, davai, krustojam pirkstus, kāju pirksts, īkšķi un mazo pirkstu, un laižam lejā un skatāmies, kas man te būs. Principā. Ok, šī te vieta, te man ir atmētka uzlikta. Nu redz, kā viņš. Es varēju droši vēl pabraukt to inci uz priekšu. Vai ne? Bet, davai, pirms es kaut ko te daru. Es pielikšu augstummērītāju. Varēju vēl šo te dabūt bišķiņu uz priekšu, bet man atkal tad tas traucētu tur. Ok, atstājam kā ir šeit.
šeit. Četrpadsmit viens. Nu, tas ir, kā lai pasaka, tas ir ne visiem kārhauleriem, tas tā izdodas. Tā, kaut kas te strīķējās. 14,3. Ok, rekur te man iet vēl lejā. Šis te būs labi. Un galvenais man ir šitas te tagad. Cik nu man viņš te būs? Četrpadsmit viens. Tātad es varu bišķiņ vienu ķipa tā kā uz augšu pacelt. Un redzēt, kur uzreiz atbrīvojās vieta. Tā, kas te ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Šis te man bija. Tā, vēl nesajaukt. Tur būs 7. Šeit es palaidīšu vienu lejā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo aizmuguri ir krietni uz leju. Vai ne? Es līmenī šo te. 14,2. Davai, es pacelšu augšā vēl vienu. Un tad man būs tā vieta, kur tur tā būs augstāk. Un tad man toči neviens tilts man neko netraucēs. Ja man ļauj, kāpēc es nevaru? Kāpēc man visam jābūt diezgan ciešam, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tā. Laižam lejā. Višku atbrīvojam cilindrīti. Nedodam slogu. Un pārmēram vēl vienreiz. Kā saka, 7 reiz nomēra, vienreiz nogrieza, ne? Tā ir. 14,3. Tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Šeit. Šeit nomēram. Atkal noliekam taisi. 14,2. Un šeit, piemēram, 14,1. Šī krava ir uzkrauta. 14,3, 14,2, ja? Ir 14,3, 14,2, 14,1. Tas viss, ko man vajag uz doto brīdi, lai aizvestu drošībā mašīnas. Un, reku, kā jūs redzat, reku augšā. Redzat? Augšā ir pilnīgi pietiekoši daudz vieta. Un arī šajā gadījumā mašīna sēž uz rāma, viņi nevar atskarēties pa gaisu. Nu, kā amortizatoros, viņš tur uz augšu uz leju pendelējās. Šeit, nu, Aldi, ko tu teiksi par šo? Nomēram 1, 2, 3, 4. 4 pēdas, ja? Tas būtu šeit kaut kur. Tas būtu kaut kur šeit. Nu, pieliekam vēl vienu pēdu klāt. 5. pēdu. 5 pēdas man ir pāri. Nezinu, vai man kāds piečakarēsies, bet, nu, kamēr man vēl nav neviens piečakarējies, tikmēr es saku, ka es esmu safe. Priekšā reku stiklam es varētu it kā vēl vienu laist lejā, vai arī šo te es braukt nedaudz uz priekšu, bet redz, par cik man riteņi neļauj, tā kā es nevaru aizbraukt uz priekšu.
ir jāatstāj tāpatās. Nu, vienkārši es zinu, ka visiem pick-up trakiem šīs te kabīnes ir vienāds izmērs, vai ne? Tātad, ja es 145 wheelbase šeit riteni uzlieku uz atduri, tad man pilnīgi te es pat nelieku viņam virsū. Bet, redz, es attaisīju vaļā tos paketes, jo, kā jūs redzat, ir nedaudz, kā Džamšuts saka, выступает. А должно быть вровень. Так выступает или вровень? Вровень выступает. Labi. Šeit man ir ļoti daudz vieta. Turning room augšējam tieši. Šis ir zemāks nekā bufers, kas ir teicami. Šis te ir nekādīgi šo nevar. Ja vienīgais nākā grāvī, meliorācijas grāvī iebrauc, jā, tad varbūt šis te atdursies pret šo griezumā, ka griezīsies. Un šeit apakšā, te ir pilnīgi pietiekoši. Ja šis stūris, ka es taisu diezgan asu pagriezienu, šis stūris iet, kā lai pasaka, viņš ir šeit. Principā viņš ir šeit. Un redz, kā ja viņš tur, pieņemsim, tas stūris iet, tad vēl griežoties, tad tu pat viņu nevari aizķert nekādīgi. Bet tas jau sanāk jau nevis 90 grādi, bet jau ir jau pāri pa 90 grādi, kuru neviens šoferis tā nedara. Ir bijuši gadījumi, jā, kad uz aizmuguri dzenot, kā lai pasaka, uz to aklo vietu, uz aklo pusi, pasažieru pusi, kad tu griezies vai ne, uz aizmuguri. Un tad tu nepamani to ar spoguļiem tu bīdies un diezgan liels kreņķis tad var sanākt. Man sanāca, bet dīleris neko neredzēja. Es sanāca man 150-niekam iespiest iekšā ar veco traku. Es iespiedu iekšā šeit iespiedu to, kas man ir no smagās mašīnas, tāda neliela rampiņa. Un šo te buferi es iespiedu vispār uz iekšu. Es paņēmu pēc tam ar loadbāru, ieliku šeit un tā riktīgi par upjo un locīju vaļā. Un, protams, ka viņš vēl bija nedaudz uz iekšu, bet nebija jau vairāk akal. Nebija tik redzams. Vienkārši viņam vajadzēja pieliekties, un tad viņš būtu redzējis, ka šis ir sačakarēts, un es būtu iebērzies uz 2 štukām, jo bumpers, šitas te bumpers, pat kādām 2 vai vairāk. Bumpers ir nokrāsošanā jau 1200 un viss tas lielais bumpers varētu būt pie kādām 3 štukām. Bet, tas bija jau pagājis. It's in the past. So, tā kā šeit ir pietiekoši liela atstarpe. Un arī šeit. Tā kā tā. Es domāju, ka tas arī viss. Braucam rītā, krausimies nost un tad jau. Davai. Čau. Tā, draugi, līdz mājām man ir 43 minūtes, 11:14 es būšu parking lotā, un, kā jau es teicu, 12. man, kā vienmēr ir, svētdienā ir video zvans, tā kā laicīgi es būšu mājās. Vēl kas ir?
sākot video, te atbraucot te uz to Agincourt, te jūs redzējāt, kad sniegs sāka snikt. Šobrīd spīd saule, plus 6 grādi. Tas tiešām patīkams pavasaris šobrīd ir. Vēl tā kā arī ja šeit nepatīk laiks, pagaida 5 minūtes un viņš samainīsies. Ok, davai, es braucu ārā. Varbūt tās es nogriezu kādam ceļu, varbūt nenogriezu, es nezinu. Bet, viņš pats vainīgs. Viņam jāsaprot, ka man lielāka mašīna un man lēnāk. Tā līdz mājām ir 40 minūtes. Es braukšu tagad tieši pa to pašu ceļu, kuru es braucu uz šejieni. Un tad jau var jau it kā aizbraukt pa 2 citām vietām. Viens ir 407, tas ir 407 maksas ceļš, bet man nevajag maksāt pa maksas ceļu. Vienkārši ne par ko, tas, ka es ātrāk varbūt būtu mājās. Un otrs ir gar Toronto Downtown, bet tur gar to Toronto Downtown es gan nebraukšu, jo tagad kur ir 11:00 nāks un zin kā cilvēki uz baznīcām taisās un vēl, un tur būs sastrēgumi. From yard to highway, Ontario grind. Let's go. Early morning, cold start, engine run smooth. Loaded up the steel, yeah, got nothing to lose. 6 cars high on the trailer, locked tight. 401 rolling, headlights in the night. Mirror check, strap tight, everything secure. Every mile I drive, yeah, my focus is pure. From Toronto lanes to the long back roads. Heavy on the gas, but I carry that load. Rolling through Ontario, wheels don't stop. Car carrier life, taking it straight to the top. Load it up, lock it down, then I ride all day. From the city to the highway, that's the only way. Rolling through Ontario, Elliot by day. Steel on my back, but I'm paving my way. No stress, no fear, just the road and me. Auto hauler life, yeah, I live that free. Labrīt vēl vienreiz. Šobrīd esmu ceļā uz New Hamburgu, Ontario, nevis kaut kur citur. Un man ir jābrauc līdz galamērķim 102 kilometri. Tā kā stundu un 8 minūtes. Šobrīd es vēl atrodos tādā Toronto priekšpilsētā Oakvillē. Tagad es braucu uz 401.